Vakara pasaciņa par brālīti un māsiņu, kuriem kādā vakarā miedziņš nāca, bet uzreiz neatnāca. Kas tad notika tajā dienā? Par to šī vakara stāsts. Tajā dienā tā bija īpaša diena, gara, negluži, garlaicīga, nepavisam jo tā bija dzimšanas diena. Notikumu bija patiešām daudz. Bērniņi satika savus draugus, savus tuviniekus, tika saņemti sveicieni. Bija patiešām tik daudz šo sajūtu, ka vakaram pienākot, bērniņi jutās tik piepildīti un tik spēka pilni, ka līdz pat pēdējam brītiņam pirms čučēšanas viņi gribēja vēl arī daudzīties, un to viņi arī darīja. Un kad tas bija noticis un bija klāt brīdis vakara pasaciņai, notika, ka pēc pastāstītā stāsta miedziņš vēl neatnāca. Tad bērniņu tētis kopā ar mammu izlēma, ka pastāstīs vēl kādu pasaceņu. Un tētis sacīja: es jums šajā reizē pastāstīšu vēl kādu notikumu. Notikumu, kuru jūs zināt. Es to pastāstīšu saviem vārdiem par Lauvu Bonifāciju, kurš devās brīvdienās. Un jūs jau atceraties, ka Lauva gribēja satikt zelta zivtiņu un, protams, arī savu vecmāmiņu. Tā diena bija īpaša, gluži kā mums, mūsu ģimenei, dzimšanas diena. Kamēr bērnu tētis stāstīja par Lauvas nodomiem, par viņa ceļojumu, brīvdienām, par ilgām satikt savu vecmāmiņu, zelta zivtiņu un arī daudzos draugus, tajā reizē notika, ka tētim dungojot dziesmiņu un tā tālāk, notika, ka pat ar šo jautro melodiju pietika, un miedziņš atnāca bērniņiem, kuriem tā diena bija īpaši piepildīta. Tā tovakar bērniņi devās čučēt mūzikas skaņās un pasaciņā, kura vēl palika neizstāstīta, kuras stāsts turpināsies jau kādā citā reizē. Es nezinu, kā tas ir tavās mājās, nezinu, kāda ir bijusi šī tava diena, tavam brālim, tavai māsai, taviem mīļajiem. Taču pateikšu priekšā kādu domu, kā var palīdzēt sev un jebkuram otram cilvēkam laikā, kad nenāk miedziņš. Tā ir ļoti vienkārša doma, tik vienkārša, šķiet vienkāršākas nevar būt. Padomā par to, ko tu vari šobrīd, šeit un tagad izdarīt otram cilvēkam labu, kādu mazumiņu, kādu mazu prieciņu, un šī doma atnesīs šo prieku, labsajūtu, mieru arī tev un tavai sirdsapziņai. Tas patiešām ir tik vienkārši, taču cilvēki mēdz ikdienā šo palaist garām. Tie, kas to apgūst, zina, ka salds miedziņš un miera sajūta, tā ir īstenība tad, kad mēs ikdienā domājam labas domas ne tikai par sevi, bet arī par otru cilvēku, par cilvēkiem, kuri ir mums līdzās. Un kad šīs domas pārtop vārdos, sajūtās un mūsu darbos, tad arī čučēšanas laikā salds miedziņš, pat ja kādu brīdi ilgāk uz to ir jāpagaida, tas atnāks. Es vēlu tev, lai tev ir labas domas, kurās tu vari dalīties arī ar saviem mīļajiem. Lai labs un veselības spēkiem bagāts miedziņš arī tev, mums un ikvienam labas gribas cilvēkam. Ar labu nakti tavās mājās. Es mīlu jūs, mani bērni. Arī jūs ik viens to varat sacīt saviem mīļajiem. Uz tikšanos kādā nākamajā dienas vai vakara stāstā.